Sveicināt, labdien, čāvienieks, kas saka, man viens stāstamais, tas būs tāds savādāks stāstamais, katru reizi jau vien to pašu nedrīkst stāstīt, tā jau būs jau uzsējuma, kas saka, jo, bez jāra, tā labi, atvainojos par kaut kādiem vārdiem, jā, mazliet iztopai patumši, tā jau nav, ka uguņi nedeg, ja, bet zinu par to dedzināšanu, baigi briesmīgi plēš biks noādnos, kas saka, pēdējais reizo kapas Latviju energo, tas stulbais sadals tīkls, tāpēc mazliet tumsa, bet tā jau nav, ka nedeg lampiņa, es jums parādīšu, ka deg, bet ātri būs jāslēdz ārā. Tā, labi, tas tā. Tā, man bija viens stāstumais par citēm, parunās par multiplikācijas filmām. Multens, muļķīgi, kā jūs viņus tur sauc. Tā, jaunības muļķīgi, multens jaunībā, ko es skatījos, ko jūs. Bija manā laikā, bija populāri šitie te Flintstone, Bruņu puču nindzas, Skubijs Dū, ko es atceros, vēl kaut kas vēl bija. Latviešu filmām patīk, multen, Avārijas brigāda, wow. Tā, vēl tagad man patīk, Avārijas brigāde. Interesanti bija, jā. Viņi pārspēja visu tos iepriekšējos, ko es nosaucu. Avārijas brigāde bija labienīgs ir. Tās man patīk, jā, vo. To es smaidi skatījos. Tagad es paskatos pašam, jāsmies, ka tā tur interesanti. Vo. Tas bija tajā laikā, jā, 30 gadus atpakaļ, jā, patiņ pildus apakaļ, jā, patiņ. Bet tagad salīdzinājumu ar tie laika multiplikācijas filmām, tagad es paskatos, tā joku pēc tur, ne jau es tur baigais, multiplikācijas varuns, jā, kā tā tur, Šerloks Holms. Labi, tas tā. Tagad es paskatos, kas tie pa ķeburiem kaut kādiem. Neko nevar saprast. Vēl vienu multeni es aizmirsu pieminēt. Kā nosaucās, es neatceros. Tur, kur bija šitas te Pikachu, vai kā, tad tur bija čāls, tur divkaujā tur gāja, Pikachu, Raiču, es taču nezinu, tur. Tam bija visādi tur šitie trakie, tur arī tās tā, it kā normāli bija arī filma Pokemon, Pokemons, jā. Tas jau bija normāls, tur visādi tur tā interesanti. To es atceros no jaunības, bišķiņi, mazliet. Tas jau bija tāds normāls skatāms, ko es skatījos, jā, lielāko prieku. Bet tagad es te garam ejos tu kaut kur paskatās, tā, ai, blīns, šausums. Labāk viņš par to telzaru nebūtu slēdzīgs, kas saka, paņem viņu un sadezinu un pizdu, kas saka. Ja man būtu, es tā arī izdarīju, bet man jau nav ko. Kad es ir tukši, es ar kartonu gabalu tur uzrakstīt, ķipa, izgriezt kartonu gabalu ielikt, lai es tur stāvu. Es taču uz televizoru neskatos,
pietiek rādīja man, es tagad ieslēgšu maziņu gabaliņu. Ieeja bez maksas un ērtībai lūgums līdzi ņemt savu krēslu vai pledu. Šogad grupa otrā Kurzems rādio, jo es esmu kurzemnieks un kurzems rādio ir labenieks. Un pagaidām man jāsaka jums būs čaini. Iepriecināti ar visu laiku labākajām dziesmām, kas raksturo grupas darbību 30 gadu.